Sijā Salaspils siltums rūpējas, lai mājās būtu siltums un iedzīvotāji justos komfortabli. Lielākā daļa no nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota jaunajā Šķeldes katlu mājā. Daļa tiek iepirkta no gāzes koģenerācijas stacijas. Bet, kad vasaru nomaina ziema un termometra stabiņš rāda zem nulles atzīmes, katlu mājā darbu uzsāk pilnībā automatizēti augstas efektivitātes gāzes katli. Paskatīsimies, kā no Šķeldes siltumenerģija nonāk līdz mūsu māju radiatoriem. Siltumenerģijas ražošanas process sākas ar Šķeldes piegādi katlu mājā, kur tā tiek nosvērta un noteikts tās mitruma līmenis. Lai noskaidrotu atvestās Šķeldes parametrus, no katras krāvas tiek paņemts paraugs. Katlā pārsvarā dedzina meža šķeldu, ko iegūst no koku biomasas, kas paliek mežā pēc cirsmas izstrādes. Izmantojot hidrauliskos bīdītājus, šķelda nonāk kurtuvē, kur tā tiek sadedzināta. Šķeldes sadegšanas temperatūra katla kurtuvē var sasniegt pat 1000 grādu. Visus tehniskos procesus katlu mājā uzrauga augsti kvalificēts operators. Šķeldē sadegot, rodas karstas dūmgāzes, kas tālāk tiek novadītas uz ūdens sildāmo katlu, kur tās uzkarsē īpaši apstrādātu ūdeni, siltumnesēju. Pirms dūmgāzes nonāk atmosfērā, tās iziet cauri multiciklonam, kas darbojas kā filtrs, attīrot karstās dūmgāzes no pelnu daļiņām. Siltumnesējs tiek sasildīts līdz noteiktai temperatūrai, un tālāk ar jaudīgu sūkņu palīdzību tiek novadīts uz pilsētas siltumtrasēm, kuru kopējais garums ir aptuveni vienāds ar attālumu no Salaspils līdz Rīgas ostai. Salaspils siltums piegādā siltumu līdz māju ievadam. Siltumu uzskaita skaitītāji, kas ir pieslēgti pie attālinātas nolasīšanas sistēmas, ar kuras palīdzību Salaspils siltums atbildīgie darbinieki un namu apsaimniekotāji var sekot līdzi un analizēt siltumenerģijas patēriņu internetā. Par siltuma sadalījumu un regulēšanu ēkas iekšējā sistēmā atbild namu apsaimniekotājs. Salaspils siltums sagatavo vienu rēķinu par kopējo ēkas siltumenerģijas patēriņu. Savukārt apsaimniekotājs aprēķina, sadala un izraksta rēķinu katram dzīvoklim par apkuri, karsto ūdeni un cirkulāciju. Mēs, Salaspils siltums darbinieki, ar lielāko prieku veicam savu darbu, rūpējoties par to, lai katrā mājā būtu silti, apkārtējā vide sakopta un iedzīvotājiem par siltumu nebūtu jāpārmaksā.